Sveicināti, mani sauc Renārs. Šodien te tāds brīnišķīgi jauka diena ārā, un man ir iespēja padalīties ar savu brīnišķīgo liecību. Un es gribētu padalīties, kā es pirmo reizi iepazinu Dievu, kā es vispār uzzināju, kas ir Dievs. Patiesībā bija tāda situācija, kad es biju ļoti atkarīgs no video spēlēm. Tā bija ļoti liela problēma. Tas sākās jau no kaut kādas 7. klases, 6. klases kaut kur bērnībā, kad sākās visi tie Nintendo pie televizora pieslēdzamie aparāti, un tas man bija pilnīgi kā slimība. Un es nekādīgi no viņiem nevarēju tikt vaļā. Tur gāja cauri visām ierīcēm, tur mājās visādas mahinācijas taisīja, kad tik paliktu mājās, tur liku termometru pat tējā, lai tikai temperatūru uzrādītu. Man bija brīnišķīgs ģimenes ārsts, kas man vienmēr pieņēma, kad es esmu slims, un vienmēr norakstīja uz labu laiciņu, lai atpūšos. Un tādā ziņā tā es biju brīvs un varēju lausties mājās līdz nelabumam. Nelēma bija, protams, pie šīs situācijas bija nelēma tāda, kad patiesībā man nebija draugu. Draugu bija tikai viens cilvēks no klases, ar kuru es labi sapratos. Un tās spēles arī to ļoti noteikti, kā teikt, radīja to problēmu, to situāciju, ka es negāju ārā, ne ar vienu negribēju tikties un vispār, ka tik mājās sēdēt. Un tad pagāja krietni gadi, izgāja gan cauri Nintendo, gan Segai, gan PlayStation 1, PlayStation 2. Tur krietni gadi jau, protams, viss starpā pagāja, viss bija ļoti brīnišķīgi. Un tad es sapratu, ka tā baiga atkarība man no tā ir un jātiek kaut kā vaļā ir. Es nezināju, ko darīt. Es zināju, ka tā ir atkarība, bet nezinu, kā tikt vaļā. Un arī tajā laikā man bija tāds piedāvājums vienai tur interesantai firmai braukāt par skaņu operatoru, un bieži vien sanāca braukt uz kaut kur ārpus Latvijas, un tā bija Lietuva. Viesnīca jau vairs neatceros, un tur parasti bija 3 dienu pasākumi, tādi kā apmācības. Un bija tā, ka mani atveda ar tehniku, bet pēc tehnikas brauc pēc pasākumiem, pēc tehnikas brauc vēl tikai caur nakti. Tātad tas nozīmē, ka man bija kaut kā jāatrod kāds, kas man paņem vienmēr uz mājām. Tad bija viens brauciens ar vienu mašīnu, cits brauciens ar citu mašīnu. Trešais brauciens, paņēma viena ģimene vīrs sievu. Un tad, kamēr viņa mašīnā veda, lai nebūtu garlaicīgi, uzsāk sarunu. Un viņi saka, kā iet vispār, ko tu dari? Es saku, es atzīšos, man ir tāda problēma. Esmu atkarīgs no video spēlēm un nav draugu un tā. Es saku, es zinu, ka esmu atkarīgs, jātiek kaut kā vaļā, bet nezinu kā. Un viņi saka, klausies, mēs esam kristieši, mēs palūksim par tevi, vai tev nav pretī? Es pie sevis padomāju, naudu par to viņi neprasa, nomirt, es domāju, ka nenomiršu. Es saku, labi, palūdziet, ko tam man? Lūk, viņi palūdza it kā tādu vienkāršu lūkšanu, tādu pat, neizteiksmīgi kaut ko vienkārši svētī. Un es tā padomāju pie sevis un pieņēmu lēmumu, ka nākamā dienā ielikšu internetā sludinājumu, ka pārdod to PlayStation 2. Un ieliku sludinājumu tiešām tajā pašā dienā internetā, kad atbraucu mājās. Un nākamā dienā, kad es biju darbā, man zvana un prasa, vai tu esi jau pārdevis savu to spēļu ierīci? Es saku, nē, jūs esat man pirmais zvanītājs. Es saku, brīnišķīgi, man patīk jūsu nosauktais cipars un attiecīgi gribētu viņu apskatīt. Un man, protams, nekādas problēmas. Es saku, labi, brauciet. Viņš atbrauca, ievērtēja, novērtēja, bija ļoti apmierināts un uzreiz atpogāja čunguru brīnišķīgo. Man arī liels prieks. Es uzreiz tiku vaļā no nevajadzīgas lietas, ko beidzot bija ticis gribējis vaļā. Un tādā laikā, kā teikt, tā kā viņi palūdza kāds cits, uzzināja par to cilvēks. Un viņš sāka mani, kā teikt, pieskatīt. Viņš saka, klausies, ko tu dari svētdien? Es saku, kā darīt, nav ko brīvs mājās. Viņš saka, davai, es tev atbraukšu, pakaļ braucam. Es saku, ko labi, brauc pakaļ. Atbrauc viņš pakaļ ar mašīnu, un mēs aizbraucām uz vienu draudzīti, vienu svētdienu. Viņš saka, kā patika? Es saku, nezinu, kaut ko pasēdēju tur, kaut kāds interesants bija. Labi. Parunājām ar viņu, pakomunicējām, izšķīrāmies. Nākamā svētdienā viņš saka, braucam atkal. Es saku, labi, braucam, darīt tāpat nav kā. Un tā es sāku doties uz vienu draudzīti brīnišķīgi. Un tai draudzītai mācītājs saka, klausieties, mums vajag palīdzību, vajag palīdzīgas rokas. Un tas cilvēks, kas man tā pa bišķē komunicēja un vedāja ar to mašīnu, viņš saka, šitais brīvprātīgais izbīd man priekšā. Un es apjukumā nevaru atteikt, tā kā man izbīdīja kaut kā kauns atteikt, es piekritu. Un sāku tad draudzītē filmēt. Tur viņi ņēma videokameru profesionālo, nomāja. Un ko man lika pie kameras un mācīja, kā tur operēt, kā darboties. Es biju brīnišķīgi.
Un tad tur tie pasākumi visu laiku filmē, un tur es nevarēju saprast. Cilvēkiem dažiem bija kaut kāda jautrība, es nevarēju saprast, kas par lietu viņiem. Ko viņi tur vispār smējās kaut ko? Es sēžu tur skatos, nevaru saprast, ko viņi smējās kaut kā tur dīvaini tautieši apkārt. Un tā vienu reizi, otrais, pusgadu, gadu kaut kā pagāja. Un tā vienā momentā atbrauc tur viena tanti, aizmirs jau viņai vārdu tādā laikā, brīnišķīga sludinātāja, evaņģēlista. Un viņa, kad viņa jau sāka tur to pasākumu vadīt, viņa saka, ka jūs tur pēdējā rindās neslēpieties. Un saka, jūs tāpatās līdz jums aizies tas viss. Un es sēdēju un nevarēju saprast, par ko viņa runā. Un tad es sapratu, ka viņa runā par mani. Un manī pēkšņi tāda sajūta bija, ka kaut kas piepildās, sāk kaut ko nenā. Un tādi smiekli sāka pārņēma, ka es nezināju, kur dēties. Es domāju, nokritīšu no krēsla tur gandrīz. Un viss bija ļoti brīnišķīgi. Līdz ar to sanāca, ka uzzināju, kas ir prieks. Un, to nevar salīdzināt ne ar ko. Es domāju, ka visi tie, kas lieto alkoholu un tādas lietas, galīgi nav līdzības, pilnīgi garām tas ir. Es arī, protams, biju pirms tam pamēģinājis, kas ir alus, bet galīgi nekāda prieka. Gatavai surīns ir godīgi, galīgi tās. Tā lūk. Un tagad es, protams, biju brīnišķīgā šodien pasākumā, tāpēc man sejā tāda mazliet sarkana, bija daudz prieka. Un tā kā viss ir kārtībā, priecājieties.